Kā nonākt pie idejas? Ideja ir jebkura uzņēmuma sirds. Šodien apskatīsim, kā sistemātiski ģenerēt biznesa idejas, kas ne tikai ir inovatīvas, bet arī atbilst tirgus vajadzībām. Sāksim ar pamatprincipiem un praktiskām metodēm. Problēmas identificēšana. Izmantosim dizaina domāšanu, lai atklātu patiesās lietotāja sāpes. Vērosim ikdienas situācijas, piemēram, ilgu sabiedriskā transporta gaidīšanu. Intervēsim potenciālos klientus, uzdodot atvērtos jautājumus. Un padoms: izvairies no pieņēmumiem, balsties tikai uz novērojumiem un datiem. Stipro pušu izvērtēšanu. Veic SWOT analīzi sev un savām idejām. Kādas unikālās prasmes vari piedāvāt, piemēram, digitālo mākslu vai video montāžu, kādas grupas tevi interesē. Pārveido hobiju par biznesu. Tirgus izpēte. Lai pārliecinātos par savu ideju, izmanto šādus rīkus. Statistika, analizē nozares statistiku un prognozes. Google Trends identificē meklēšanas trendus reālajā laikā. Ideju ģenerēšanas metodes. Izmanto šīs 4 efektīvākās metodes. Prāta vētrā ir kartēm, katrs komandas dalībnieks raksta idejas kartītēs un pēc tam tās apgriež un papildina. Analoģija domāšana. Kas jauns var rasties, apvienojot divas nozares, piemēram, fitness un virtuālās realitātes tehnoloģijas. Scamper metode. Modificē esošs produkts, aizstāj, kombinē, pielāgo. Un reverse brainstorming, izmantojot vissliktākos risinājumus un apgrieztos. Prototipa izveide un validācija. Veic 3 testēšanas fāzes – low fidelity prototipu, papīra maketu vai digitālo simulāciju, fokus grupu testēšanu, iegūstot kvalitatīvu atsauksmi vismaz no 5 vai 10 cilvēkiem, un pilotversiju, jeb ierobežotā tirgū pārdošanu, lai analizētu patērētāju reakciju. Atceries, labākā ideja rodas apvienojot empātiju, datus un radošumu. Sāc ar mazu prototipu, bet domā lieli. Lai veicas jūsu ideja ceļojumā!